Integratīvais mākslas festivāls nāca līdzās tradicionāli izskan ar lielu koncertu Vep kultūras pilī. Un arī šis gads nebija izņēmums. Jau 29. reizi uz skatuves kāpa 300 dalībnieki no visas Latvijas, sniedzot 40 daudzveidīgus priekšnesumus. Šogad atsaucība bijusi īpaši liela, apliecinot, ka festivāla ideja būt kopā, atbalstīt un iedvesmot citam citu joprojām ir ļoti nozīmīga arī šodien. Šī festivāla mērķis tiešām ir tas parādīt tos talantus, ka šie cilvēki ir ļoti varoši. Tieši mākslās, dažādās, gan šādās mākslās, kas ir vizuālās mākslas, gan skatuvē, gan dejā, gan dzejā, gan dziesmā, gan instrumentu spēles fantastisks. Viņi ir vienkārši talanti. Es esmu ļoti priecīga par šo atsaucību un, kā es saku, ir galvenais tagad turēt tā. Un mans tāds vēlējums ir, lai mums izdodas zem mierīgām debesīm sagaidīt 30. festivālu. Nāc līdzās ir vecākais festivāls Latvijā, kurā piedalās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Pēdējos gados viņiem pievienojušies arī pieaugušie ar funkcionāliem traucējumiem, veidojot vēl daudzveidīgāku un iekļaujošāku kopienu. Tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām var parādīt savus talantus, ka viņiem ir vieta, kur to darīt, un ka viņi arī var to darīt savā ziņā pielāgotā veidā. Viss ir tādu lielu mīlestību, ar tādu lielu atdevi, un citos konkursos varbūt reizēm pietrūkst tā vienkāršība un atbalsta no zāles, kad mēs neesam kā konkurenti, bet mēs esam kā tādi dalībnieki viens ar otru, vai ne? Un mēs mākam paslavēt viens otru garām ejot uzsmaidīt, un tas ir tā lielākā bauda. Sarma dara vienkārši neaprakstām darbu un brīvprātīgie, jo tā ir diezgan liela cilvēku daļa un procentuāli, un šī ir tik īpaša vieta, un katru reizi piemeklēt īpaša vieta un par viņiem parūpējas, un ir brīvprātīgie, kas visu parāda un palīdz, manuprāt, brīnišķīgs pasākums. Šī gada festivāla caurvīja moto Kaskaitai nedzīvot lielas jūras maliņā. Tas atspoguļojās gan priekšnesumos, gan zībistādē ar jūras tematiku. Dalībnieku vidū bija gan pieredzējuši festivāla dalībnieki, gan tādi, kuru savu nāc līdzās ceļu sāka tieši šogad. Ar satraukumu, prieku un drosmu uzstāties pirmo reizi. Mēs esam Aleksandra Bieziņa, kas mēs esam Raiskuma pamatskola. Un kā jūs visu četru sauc? Spruksti mēs esam. Gatavojāmies ļoti citīgi jau no septembra jau. Mums ir visi četri ļoti īpaši. Katrs ar savu raksturu, savu balsi. Rihardam bija šoreiz uzticēts, ka viņam bija jādzied solo. Un tad mums ir divi brangi dejotāji, vai ne? Kur ir dejotāji? Pats rokas. Kā jūs sauc abas divas? Tomas un Ralfs. Jā, divi. Jā, un Gustavs tajā laikā par to dziesmas laiku viņš turēja īkšķus, jo viņam bija nākošā reize. Un kas bija otrā dziesma, kur jūs visu zāli pacēlāt? Un Reinis jau ir šajā, ko nāca līdzās jau tajā festivālā, viņš jau ir otro gadu jau. Un otro gadu viņš jau spēlēja ukuleli. Vai ne? Jā. Un tādu mēs te dziedātāji. No cēs puses. Mums ir 3. gads, nav vēl gluži rutīna. Un pirmā gadā mūs nelaida tālāk, pagājušo gadu mūs palaida tālāk uz Ziemassvētku koncertu. Redzēsim, kā ies šogad. Tā jau viss, man liekas, priecīgi pašu festivālu, kaut vai tāda iespēja spēlēt uz skatuves. Nebija tik vienkārši, jo tā dziesmas ir ļoti daudz pa jūru, bet kaut ko jau atradām beigās ar skolotāju kopā. Tā gatavošanās bija veiksmīga? Jā, bija daudz treniņu, bet tiku galā. Un esmu priecīgi, ka esmu nonācis uz Vepingu, jo nebija viegli sagaidīt žūrijas to rezultātu. Festivāla priekšnesumus vērtēja arī žūrija, kuras sastāvā bija dziedātāja Rūta Dūduma Ķirse, režisors Kārlis Anitāns, kordiriģents Georgs Zujevs, fonda nāca līdzās valdes locekle Marta Bieriņa un fonda vadītāja Sārma Freiberga. Festivālu organizē un vada fonds Nāc līdzās, sadarbojoties ar dažādām institūcijām un organizācijām. Tāpat to ar līdzfinansējumu atbalsta arī Rīgas valsts pilsētas pašvaldība.